Stacijas, lidosta, Rīgas pievads. Galvenais jautājums bez tām visām būvniecības izmaksām, kas šeit ir uztaisīts. Jautājums ir, cik vēl beigās maksās tā uzturēšana. Un vēlreiz lūdzu atbildīgie pasakiet, cik jūs pasažierus 50. gadā plānojat? 50 miljonus? Tā te notiek. Tagad liek tos blokus. Un būvē nākamos pāļus. Te nav viens pāls, te viss pāļos. Vienkārši šito arī pabeigs. Tas, ko es saku, ka to nevarēs uzturēt. Tur būs visu laiku milzīgākās dotācijas. Kā tam mēs šobrīd tie miljoni, kas brauc, visi tiekam galā? Kas brauks ar to vilcienu? Cik liela tā plūsma ir? Redzam, būvniecība, viss notiek. Galvenais ir, paskatieties, pagājušajā gadā iefilmēju, kurus to mārupu vēl aizlaida atdzer. To vēl var redzēt. Un rekur iet tālāk. Un tur būs tālāk. Bet tas, ko noteikti tagad varētu, būt jāpieņem skaidrība par to dzelzceļa tiltu pār Daugavu. Un te nebūtu jālieto retorika iesaldēt, te ir jālieto retorika, ka tā tilta vispār nebūs, izņemt viņu no plāniem un attiecīgi arī rīkoties, jo tiltu to uzbūvēt. Arī, ja mums, labi, nav nekāda pamata. Tur tas ir, ka mums Vanšu tilts jau pirmkārt kādā cenā ir un mums nav ar ko ar mašīnām tikt pāri. Bet tiltu dēļ, dzelzceļa dēļ, sliežu izmēru ir jāatzīst un jāpasaka un jātais laicīgi izmeklēšana, lai šitos te jampampiņus, sākot ar progresīviem priekšā tiesātu. Varam redzēt, ka 2026. gada maijā darba aktīvi turpinās, 14. mājas un trasi tiek būvēta tālāk.